Reizēs jūs aicinu uz apzinātību. Ko nozīmē apzinātība? Tas nozīmē sajust sevi un apzināties, cik dziļi tu vēlies iet. Jo dažkārt tu ļoti labi apzinies, ka ir kaut kas būtisks te, kas ir jāsakārto. Varbūt tu pat ļoti konkrēti zini, kas tas ir. Bet tu arī zini, ka šobrīd tu neesi gatava to risināt. Tad ir būtiski to apzināties, un lai tā nebūtu vienkārši aizsarga reakcija vai šī te pretestība, kas izpaužas kā aizsarga reakcija, tad ir būtiski sev atbildēt uz jautājumu, kāpēc es šobrīd to izvēlos nerisināt, un būtiski apzināties to, jo tad tā ir tava apzināta izvēle. Jā, es zinu, ka man tur ir, bet ir, tur, teiksim, manā skatījumā tur tāda iemesla, kāpēc es to šobrīd apzināti pieņemu lēmumu nerisināt. Un jo vairāk mēs šo te spējam apzināties, jo vairāk mēs spēsim pamanīt tos mirkļus, kad ikdienas tādā dzīvē ieslēdz mūsu šīs te automātiskās projekcijas, automātiskās kaut kādas aizsarga mehānismi un aizsarga reakcijas, un tanī brīdī mēs to tad spējam pamanīt un savā ziņā tā kā apturēt, atgādinot sev, ka, hei, tas ir saistīts nevis ar to cilvēku, ar to situāciju, ar to kaut ko, uz ko es tagad gribu izreaģēt, savu projekciju, ja, vai savu aizsardzības to reakciju, vai savu uzbrukumu, vai kādas, kuram ir stratēģijas, bet tas ir saistīts ar to manu būtisko kaut ko neatrisināto tēmu, un es ļoti labi zinu, ka man viņa neatrisināta. Un tad pienāks laiks, kad tu būsi gatava, ka vai nu tu jutīs, ka tu esi gatava, vai nu tu nonāksi tādā stāvoklī, ka tu sapratīsi, ka nav vairs variantu, ka vairs nevar atlikt. Un šis te mirklis ir ļoti, ļoti būtisks, tāpēc, ka no vienas puses es jūs aicinu tā kā neatkāpties un iet dziļumā, no otras puses vienlaicīgi iepazīt sevi, parakties sevi, bet apzināties, cik es šobrīd tā kā esmu gatava